Pirms kādu laiku braucot motokrosu sacensībās treniņā, sanāca tā situācija, ka uzlēca tramplīnā un viens šķērsām uzlica, un es, lai neuzlēktu viņam mugurā, gaisā rāvu moci un piezemējos uz kājas un pārautu ceļgalu sabojāju tagad visu laiku tā. Un nojam tur. Es saku, sanāca, es taču biju labiņais. Neuzlēcu cilvēkam moci virsū. Viņi saka, nē, tu biji idiots. Viņi saka, viņš tur izdarīja nepareizi. Tev nebija pienākums sevi upurēt. Viņš jau sen aizmirst vispār, ka tādas bijis un tā tālāk viņš aizbrauc. Viņš pat dobu, ka pat nezin, ka es sabojāju viņa dēļ ceļgalu. Viņi saka, nu ko? Kāpēc nodevi sevi? Ja? Tu sevi nodevi tajā momentā. Par to tu mocījies 10 gadus vairāk. Ja? Šodien vienkārši man te darba ļauši sastāstīja, ka viņiem jau neko nevajag šitādi. Viņiem jau labiņiem, viņi pēc cilvēkiem labi izturās. Par to arī jūs biestēs. Ja. Par to arī dabūsiet. Un vēl par lepnību, iedomību, augstprātību. Uz priekšu. Lielais gars tika nodots. Es viņu toreiz nodevu. Lielais gars teica, es pie tādu idiotu nedzīvošu vairāk. Ja. Viņš saka, es iešu pagulēšu tagad, lielais gars. Nu, tu idioti, tu vari paspēlēties šeit. Savās milšu kastītē, es tam jau pagulēšu. Tu te ņemies ar savām problēmām. Es te aiziešu projām kādu daļiņu. Kāds procents lielā gada aiziet. Viņš saka, man te neinteresanti. Jā. Tā kā tiem, kas rakstīja, ka viņi ir ļoti pareizi un pareizi dzīvo pa dzīvi. Uz priekšu. Dzīvojiet.